Labi atmals nospēlē Krastīņš. Mārtiņš Karsums. Protams, spēku paņēmies pret Engströmu. Engströms, es domāju, tīri Engströms redzot Engströms sejas izteiksmi. Es domāju, ka viņš varētu arī būt gūs smadzenes atrasēm. Tas tāds tīri NHL stilā bija. Redzam, asins trūku no pa degunu. NHL tas būtu normāli, bet šeit ir Eiropa un neliels uztraukums. Es domāju, ka protams, labi, ka video nevar iet skatīties uz pārkāpumiem, bet katrā ziņā šādu epizodu var izskatīt pēc spēles. Jau tad. Labi, es neminēšu, atkārtumā skatāmies Mārtiņš Karsums. Nezinu, kā NHL, bet grūdienas apmalē un redzam, tad bija Engströms, gūs salainojumu pret laukuma. Redzam apmals kanti, un ar seju ietriedis, tad bija Engströms. Mārtiņš Karsums, un redz, ka tiesneši nekādu uzreiz nenoreaģēja uz šo. Labi, viņš tur traucēja austrietim izdarīt precīzi piespēli. Redzam, jaukā minimums 3 austrieši ir vidus zonā, paspēja atgriezt, kad tika izdarīts spēku paņēmies pret viņu. Redzam, atkārtumā jāk. Lauždāts viņš izdara piespēli un Matijas Tratniks. Pabeidz šo epizodu līdz Devids Šulers. Pirmā trešdaļa izdarīja bīstam metienu, tagad Krastīņa metiens, to bloķē Underlugavers, tad Šulera metiens trāpīja pa mūsu vārtu stāvu. Mārtiņš Karsums. Gribēju nepaspēju pateikt, kad teicam izvairās no spēku paņēmiena. Skatīsimies atkārtumā, nekomentēju šo epizodu. Šķiet, ka 61. numurs Kristofs Harans vēl ātrumā centās izdarīt spēku paņēmienu pret Mārtiņu Karsumu. Karsumam katrā ziņā ir 2 minūtes. Ne, vēl labāk līdz spēles beigām. Vai tad, skatāmies. Protams, nepatīkami